Mobilā reportāža no Braķiem. Labdien! Mēs Dricānu vidusskolas mobīlo reportieru grupa vēlamies uzzināt par jums ko vairāk. Sakiet lūdzu, ko Brakos var apskatīt? Brakos jau pirmais mums ir Braku Blaumaņu, Braksnes Blaumaņu muzejs. Visām ēkām, kādas tās bijušas viņa vardības laikā, kur tapuši slaveni vēlniņi, ko jūs esat droši vien lasījuši visi, jā? Nāves ēnā, drīz skolā jums droši vien nāksies mācīties. Un vispārējie skaistie skrodadienas silmečos tapuši te. Nu, un saka, tāds skaists ir mūsu muzejs, mēs arī domājam klāt šīs aktivitātes. Cik sen pie jums pieejamas Braku aktīvās takas? Mēs esam pavisam jauni. Pagājušā vasaras pagasts svētkos atvērām. Kāda aktīvā taka bija pirmā? Nu, takas tapa kopā viss komplekss. Jo nevar būt, nu, mums tā ir sākot ar instruktāžu prasi. Tā ir mūsu mazā bērnu zilā trasīte, kur arī visu obligāti instruktāža. Un tad ir sarkanā tāda vidēja trasīte, kuru var nobeigt, ja jūt, ka spēki ir galā. Un tad jau drosmīgi aiziet uz melno, kura beidzas pie Pirdsgravas avotiņa. Tur var padzerties, atveldzēties. Tīrs skaists ūdeņtiņš mums ir. Kas izdomāja šīs takas aktivitātes? Nu, var teikt, ka sākums ir ar mazdēlu. Mēs braucām no Ventspils, viņš tur pastaigāja pa takām, un tad viņam iepatikās, un viņš man zīmēja rasējumus, ko vajag viņam uztaisīt. Nu, tad tā arī sākums bija tāds. Visu ceļu bija rasējumi pilna mašīna. Pie jums šajās takās notiek arī daudz dažādu kuriozu. Varbūt varat kādu pastāstīt? Nu, ir jautri, ir arī nopietni kuriozi. Viens no tādiem nopietnākajiem bija puisis, 5. klases jau paliels, gāja pa trasēm. Mums ir tāda bīze saucamā, teikt attēlā. Jūs to visu izbaudīsiet, un viņš apstājās un nobijās un tālāk nesoli. Un ar visādām runāšanām apķērās ap koku. Māmiņa turpat blakus bija uz platformas un neiet. Un mēs gribam nocelt viņu, nolaist ar saviem paņēmieniem. Viņš arī nav ar mieru. Kamēr beigās spierrinājām, lai apķeras māmiņai ar vidukli, un tad abi divi kopīgi veica to postu. Tāds mēs ilgi tur pie stundas, kamēr pierunājām, viņš vismaz māmiņai uzticas. Cik gara ir jūsu darbības sezona katru gadu? Mēs sākam pavasarī, maijā tad jau gaidam jūs visus parasti un beidzam oktobrī. Vai ziemā arī ir pieejamas aktivitātes? Jā, mēs slēpojam, mums ir kalni. Bet pa troses netrasa, mums ir slēgta trase, jo tas ir slidens pasākums un augstu, protams, viņš būs. Bet ziemā mēs slēpojam aktīvi. Pa kalniem, pa lejām, pa mežiem, ar sniega moci braucam. Lai jums aktīva un ar bērniem pilnas takas. Paldies par interviju. Paldies! Priecīgi, ka jūs atbraucāt pie mums. Dodiet ziņu pārējiem, lai brauc vēl, ja jums patiks. Noteikti.